četri lēnām krāsnieki atbalstiet vienu otru skrējienā. Nu, milzīgs pūlis un tāds milzīgs bars. Skrieniet, izbaudiet šo dienu, jo mēs šodien esam par labu veselību. Un man liekas, ka tik daudz sieviešu vienoties par ļoti skaistu un cēlu mērķi par savu veselību. Mēs skrienam par sevi, lai sevi pārbaudītu, lai sev pierādītu to, ka mēs tiešām arī varam. Nu, ļoti prātīgi, ka mēs ar kādā esam noprieks par to. Tagad mums priekšā krāsēji redzami. Nevienamādīsieties, un mēs tik gaidīsim šeit finišā. Lai jūs pārtikas neaizmirstam piedzīvojumu šeit nekitārtāk. Tas meitenes, kurām rādīja, kur stāvēja 7-6 gadi, bija kaut kāds krievies. Tur jau, nu jā, tur varēja skriet vienalga. Ak, Dievs, kā tā plājas. Matri skrien, vai ne? Zilās. Aplaudējam, jā, Latvijas var aplaudēt visam. Oranžo bojdu zasopē. Ne pēc formām, ne? Evo, stopu, tu je neće. Nastor, prav. Sastav. Da, jak sam se radi? Juri. Tam da je to teško. Kad počne neka, ne bi kako, ne bi Laikam mamsijā barā ir izsūtīt. to besti, bet patīk. Laikam ar visu baru. Tāds laiks domājam, man 20. Tu mamma laikam tu jau baru.
Дина. Лена, вперед! Volta! Jo tu netiki ārā no tās stūra, ne? Nu jā, kādu laiciņu netika. Ko Dina redzēja? Dina? Bet es tagad nezinu, kur viņi ir mājas skolas pies. Tu moši uz finišiem, ne? Mēs iet, kā kudā vietā, domāju, kad iet. Tajā pašā stūra? Nē, Nu, kaut tur, kur. no... Jāiet, no. Bet tu no tevi biji pusi, domāju? Jā. No turien, jā. No tevi biji, ne? Jā, jā. Vai tas, jā. Marija! Marija, nāciet! Nāc tālāk, tur, kur ir Rozā rozīte, lai prieks par to, ka mēs šodien esam paveikuši lielu darbu, noskrējuši 7 kilometrus. Un atgādināšu, ka Poliklinika PCA teltī ir iespēja
izmērīt asinsspiedienu un arī pulsu, lai jūs zinātu, kā jūs esat skrējušas, vai viss ir bijis kārtībā, un arī tā kā nākamajām reizītēm, sev apstādes atgādinājums, kā tad īsti ir jāskrien, lai veselība netrakotu pēc tam, lai ķermenis neteiktu, mīļā, tu gan skrēji nedaudz par ātru. Jā, mēs sagaidām nākamās finišā, arvien vairāk meiteņu finišē, taču vēl kāds minūtes 6, 7, un tad varētu būt arī tāds prāvāks bariņš ieskries finišā. Tiešām liels darbiņš padarīts tās, kuras jau ir noskrējuši. Mēs redzam, ka arvien vairāk dāmu ieskriena finišā. Droši dodieties tuvāk šeit teltī, jo dāvaniņas no kāruma un arī viši ūdens, lai varētu padzerties. Es redzu Antu Aizupi. Jā, Anta, viena no sieviešu skrējienu vestasēm, arī ir noskrējusi malacītu, ļoti labi rezultāti. Tiešām malacis, mēs tevi apsveicam. Zinām, ka Ines ir finišējusi un arī tu esi. Mēs gaidām pārējās skrējējas un sieviešu vēstneses. Redzam, jā, arvien vairāk meitenes ieskrien finišā. Tas nozīmē, ka aptuveni 37 minūtes vajadzīgs, lai mēs tā labi noskriet 7 kilometrus. Visām dāmām arī dāvaniņas no kāruma un visi ūdentiņš, ko padzerties, un arī reku puiši uzvalkos jūs sagaida. Īpaši taču notikums šodien dziedi no directklor.lv. Atgādināšu, ka BCA poliklīnika teltī ir iespēja izmērīt pulsu un asinsspiedienu. Tas nozīmē, lai jūs pārbaudītu, kā esat skrējušas. Turpmāk zināšanai, vai nesat forsējuši, vai viss patiesībā ir bijis labi, tāda ieteikuma, kā tad pēc tam nākamajos skrējienos skriet un vispār ikdienā trenējoties, izmantojot šo iespēju un, jā, lai paši sev turētu tādā rāmītī, ka es skrienu veselīgi un ar mani viss ir kārtībā. Un es redzu, ka meitenes ar smaidu un ar prieku finišē. Tas nozīmē, ka skrējiens ir bijis foršs. Patiesībā jauks un skaists piedzīvojums ikvienai no mums. Arvien vairāk ieskrien finišā, meitenes dāvanas jums no kāruma un arī visi ūdentiņi, ko padzerties. No manis, treisajā pusē no jums ir arī sporta laboratorija. Arī tāda vieta, kurā es esmu bijusi un pārbaudījusi savu veselību pirms skrējiena, zinot to, kas man jātrenē. Atceros, toreiz man teica, ka sirsniņi jātrenē. Arī jūs varat pārbaudīt sevi un, lai jūs zinātu, vai esat to labi noskrējuši un kā esat skrējuši, lai nedarītu pāri savai veselībai. Tāpat sporta laboratorijas telts pa kreisi no jums. Tā, ka jūs ieskrienat finišā, jūs redzat, bet pretī ir arī sporta laboratorijas telts. Arvien vairāk meiteņu finišē, jā, arvien vairāk, arvien lielāks pūls tuvojas finiša līnijai. Mēģinu atrast arī mūsu vēstneses, pagaidām gan neredzu, zinu, kā Anta Aizupi, Ines un Antali ir finišējusi, Inesai gāja, kad ļoti labi. Un Antai arī, patiesībā visām mums šodien iet ļoti labi, jo mēs esam noskrējuši. Un tas, ka mēs esam noskrējuši 7 kilometrus, ir ļoti liels rādītājs, jo 7 kilometri jau ir tā robeža, kurai ir jātrenējas. Ja 5 mēs vēl varam mēģināt nočibināt, bet 7 gan ir jātrenējas.
uz sporta laboratorijas telti pārbaudīt savu veselību, zināt, vai esat noskrējušas sev draudzīgi, savai veselībai draudzīgi, lai zinātu nākamajās reizēs, kā tad īsti skriet, jo saforsēt jau nav īsti māka, vai ne? Skriet tā, lai ķermenim ir labi, tas ir tas svarīgākais. 12:20 būs apbalvošanas ceremonija, tad mēs pulcēsimies šeit pie lielās skatuves un uzzināsim, kuras tad 6 ir bijušas tās ātrākās. 12:12 sāksies veselīga dzīvesveida diena, jo šodien visu dienu Meža parka teritorijā notiek dažādas aktivitātes, kurās mēs varam piedalīties. Vienreiz mēs 1. māju esam sev pasludinājuši par tādu veselīgu dzīvesveida dienu. Šodien ir ļoti daudz dalībnieku. Mēs zinām, ka vairāk nekā 4000 noteikti. Un visas mēs arī sagaidīsim finišā, kuras ieskries, un būs arī tāds, kas iet, nevis skrien. Jo nav jau obligāti jāskrien, mēs varam arī iet. Atgādināšu tikai to meitenes visas, kas ir ieskrējušas un jūtas fantastiski par padarīto darbiņu. Malači, jūs tiešām esat labi pastrādājuši. Tikai atcerieties, atsildīšanās ir tāda lieta. Kaut kur tepat maliņā izmantojiet iespēju vai apvienojieties bariņos un atsildieties. Izstaipieties, atsildieties. Tas ir ļoti svarīgi, jo ne tikai noskriet 7 kilometrus ir milzīgs sasniegums, taču, ja mēs to darām pareizi, pirms tam iesildāmies un pēc tam atsildāmies, tikai tā mēs varam rūpēties par savu veselību. Tā kā atcerieties, ka atsildīšanās ir ļoti svarīga, lai mēs varētu justies labi. Mēs apsveicam Aijānu Dēva, arī ir finišējusi. Vēl smaida, tas nozīmē, ka skrējiens ir baigi labs. Aija, atceries, tev arī jāatsildās, jāpastaigās, lai viss būtu labi. Mēs visos labi, Jolanta Strikaitis un Visas dāmas, kuras ir ieskrējušas, noteikti paņemiet savu dāvanu no pāruma, arī dāvanu no višķi, lai varētu pacerties un rozīti no Dēļa. Kas Signe Neirāne arī ir finišējusi. Signe Neirāne viena no mūsu vēstnesēm arī ir noskrējuši mazās meitenes, viņa apsveic Malacis. Agnese Klemīna pagājušā gada vēstnese arī ir noskrējusi Malacis. Ļoti labs laiks ar citu meitenes, strādājot pār 40 minūtēm. Ļoti labs rādītājs. Tad, kad esat apskrējušas, varat iet izmērīt pulsu un arī asinsspiedienu no sporta laboratorijas teltī vai VCA poliklīnikas teltī, lai zinātu, kā tad esat skrējušas, lai viss ir bijis kārtībā un ko ņemt vērā nākamajiem skrējieniem. Lai uzzinātu, kā tad ir īsti jāskrien, lai viss būtu labi un kārtībā. Sportland teltī iespējams izbaudīt bezmaksas masāžu. Ļaujiet sevi palutināt. Par atsildīšanos, meitenes, ļoti svarīgi ir atsildīšanās. Tad, kad jūs esat atskrējušas, izbaudiet, protams, ovācijas no saviem atbalstītājiem, taču kaut kur tepat arī izbaudiet atsildīšanos. Pastaipieties, pavingrojiet, lai ķermenis būtu priecīgs par to, ko jūs esat paveikušas, jo atsildīšanās ļoti svarīga lieta, lai rīt nekur nekas nesāpētu. Nākamās reizes arī varētu skriet. Nu, kādreiz jūs esat noskrējušas, protams, selfie? Kā bija? Aina, kā bija? Līdzi, vai bija grūti? Notiks jau 14. septembrī labdarīgs skrējiens, taču treniņi skrējienam sāksies jau 6. maijā. Tas nozīmē pavisam drīz pēc dažām dienām. Otrdienās, ceturtdienās, 18:30 Meža parkā būs iespēja ļauties treniņiem kopā ar profesionāliem treneriem, lai jūs to darītu veselīgi un sagatavotos Nike Rigarēm skrējienam ļoti labi. Nu, prieks, milzīgs pūlis šobrīd jau ir finišējis, taču tā kā ir vairāk nekā 4000 dalībnieks,